Ar kopā sanākšanu vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos pirms 3 gadiem diasporas teātriem satikšanās Rīgā vasaras sezonā jau kļuvusi par tradīciju. Šogad festivāls Dāvana Latvijai notiek jau 3. gadu, un uz Latviju atvestas izcils un atzinību guvušas izrādes, šoreiz no Lielbritānijas, Itālijas, Zviedrijas un Īrijas. Žiemies amatieru teātra, latviešu amatieru teātra mākslas sasniegumu augstāko, ko var izdarīt diasporā. Mēs esam ļoti līdzīgi, Latvijas teātri, amatieru teātri, ļoti līdzīgi ar to, kādu mēs esam diasporā. Gan pēc tā, ko materiāli izvēlās, kādu repertuāru, ko dara un kā dara savā tikšanās reizē, kādu tur satiekās reizi nedēļā, kādu satiekās reizi mēnesī, kādu taisa nometnes, kādu taisa kaut ko citu. Bet tas ir ļoti līdzīgi kā mums, tā arī Latvijā notiek. Tagad jau to var saukt par tradīciju. 1. gads ir, izmēģinājums, 2. ir pārbaudīt, kā tad mums iet. Un 3. manuprāt, jau mēs varam runāt par stabilu tradīciju, kad cilvēki jau zina, ka augusta sākumā diaspora brauc uz Rīgu un rāda to labāko, ko ir sastrādājuši pagājušajā gadā. Pirms došanās uz Latviju izrādes tiek vērtētas teātra sajietā Plats solis. Aizdītajā gadā tas notika Stokholmā, un izrādes vērtēja no latviešu teātra profesionāļiem veidota ekspertu žūrija. Atbrauc uz Latviju, kur publikā sēž latviešu cilvēki, kas saprot latviešu valodu, jo pavisam nesen bija tāda nedēļas nogale Londonā, kur bija vairākas izrādes, 2 izrādes tur bija. Un tad tur austiņās tulkojums bija, un tad tie angļi, kas nāca skatīties, viņi uzliek tās austiņas, un tad viņiem tiek tulkots. Pirmo reizi festivālā piedalījās jaunais Stokholmas latviešu amatieru teātris ar izrādi Selavī. Tās veidošanā teātris piesaistīja arī Latvijā pazīstamo lietuviešu režisoru Rolandas Atkačūnas. Plats solis skatē izrādi žūrija novērtēja kā gada labāko. Nāks ģimene, nāks tuvākie draugi. Es neslēpšu, esam satraukti, bet tā ir ļoti liela atbildības sajūta. Šogad diasporas teātra festivāla apmeklētājiem bija iespēja arī caur fotogrāfa Guntara Līča darbiem plašāk iepazīt latviešu teātra kustību pasaulē, jo fotogrāfs jau vairāku gadu garumā fiksē izrādes dažādās pasaules valstīs. Kā lai saka, es to uzskatu par savu misiju, fiksēt šos cilvēkus, kas saglabā savu latvietību ārzemēs. Šobrīd diasporā darbojas ap 30 latviešu amatieru teātru. Piemēram, Itālijā tas izveidots pirms 5 gadiem, un, kā norāda teātra vadītāji, tas nav tikai stāsts par teātra spēlēšanu, bet par kopā būšanu, un nereti, lai nokļūtu uz mēģinājumu, nākas mērot vairākus 100 kilometru. Man ir svarīgi svežzemē just savējos, runāt arī savā valodā, bet teātris mums sanāca tāda kopiena, kas aicina, pulcina, un jā, mēs esam kopā, un jau daži itāļu vīri arī mācās latviešu valodu. Festivālu organizē Ziemeļrīgas kultūras apvienība sadarbībā ar Latviešu kultūras centru Birmingemā un Pasaules latviešu amatieru teātra savienību. Dācis Siliņa, Emīļa Janspaka, Latviešu.com sadarbībā ar RTV.